7. video – stresa vadības rīki – stop, stresa ankuri un balanss. Kad esam runājuši par stresa definīciju, kad esam atbildējuši uz jautājumu, kā un kāpēc rodas stress un kāpēc es kā cilvēks reaģēju dažādās situācijās, būtu svarīgi saprast, kas ir tie rīki, ar kuriem es varu savu stresu vadīt. Stresa vadībai piedāvāju 3 dažādus rīkus – sev piemērojamus, sev apskatāmus, sev pielāgojamus. Pirmais – stop metode. Apstāties un piefiksēt sevi un savas emocijas konkrētajā mirklī pēc stresa situācijas vai akūtā stresa situācijā. Apstāties, aizturēt elpu, saorganizēties, ko tas nozīmē, konstatēt, ko es jūtu ar savām 5 maņām – tausti, redzi, ožu, garšu, dzirdi, kas ir tas, kas man apkārt notiek, emocijas, ko es jūtu, bailes, dusmas, šaubas, bažas, raizes un vēl citas emocijas, ko mēs sevī varam konstatēt atkarībā no situācijas, un racionāli, kā prāts skaidro manas emocijas. Kāpēc es esmu dusmīgs? Kāpēc es baidos? Kāpēc es raizējos? Kas mani satrauc šajā situācijā? Un tad, kad mēs esam konstatējuši, ko es jūtu ar savu fizisko, emocionālo un intelektuālo ķermeni, mēs varam pabeigt iesākto darbību. Kāds ir šīs metodes racionāls skaidrojums? Atcerieties stāstu par racionālo un emocionālo prātu, kur emocionālais ir tas, kas pieslēdzas vispirms, tas, kas izraisa mūsu reakciju, kas izraisa pretreakciju kaut kādās situācijās, var eskalēt situāciju, var izraisīt dusmas. Un šī metode stop, tātad apstājos, konstatēju, var vest mūs solīti pa solītim no reakcijas uz pārdomātu rīcību. Apstāties un nomierināt reakciju, ieslēdzot racionālo prātu. Otrā metode – praktisks uzdevums. 5 līdz 10 minūtes, paņemiet baltu lapu, novelciet vidū svītru, un vienā pusē uzrakstiet uzturēšanas ankurs, otrā labošanas ankurs. Un vienā pusē uzrakstiet, kas ir lietas, kas jums ikdienā palīdz saglabāt pozitīvu attieksmi. Palīdz būt gaišam, priecīgam, pozitīvam. Kas ir tas, ko jūs šajā savā sarakstā rakstītu? Otrā pusē labošanas ankurs, kas palīdz uzlabot noskaņojumu, ja ir bijusi kāda akūta stresa situācija, konflikts, agresija vai cita veida ķermeņa konstatēta aizsarga reakcija. Pasēdiet, padomājiet, uzrakstiet. Pārskatīsim jūsu sarakstu kopā. Kas ir lietas, kas ir iekļautas jūsu ankuru sarakstā? Lietas, kas ikdienā palīdz saglabāt pozitīvu noskaņojumu. Fiziskas aktivitātes, draugi, ģimene, mājdzīvnieki, kustēšanās, saule ārā. Kas vēl ir jūsu sarakstā? Labošanas ankurs. Kas ir tas, ko jūs darāt, kad ir bijusi stresa situācija? Kā jūs tiekat atpakaļ uz pozitīvā viļņa? Pelpot svaigu gaisu, pastaigāt, aiziet prom, iedzert kafiju, šokolādi apēst, varbūt vēl kaut kas. Kāpēc šīs lietas ir tik būtiskas? Jo tieši ikdienas aktivitātes stresa vēdināšanā ir visbūtiskākās, jo stress, kas mūsos uzkrājas, stress, ko mēs sevī saglabājam, krājas kā tādi maisi, smagi maisi mums uz pleciem. Un mūsu uzdevums ir ikdienā saprast, kas ir tie ankuri, kas palīdz mums šos smagos maisus tukšot. Vislabāk to darīt ar fiziskām aktivitātēm,
iekļaut abos šajos sarakstos fizisku kustēšanos, pastaigas, skriešanu, sporta zāli, gulēšanu, runāšanu un citus darbības vārdus. Tas ir tas, kas mums palīdz atbrīvoties no tām emocijām, sajūtām, pārdzīvojumiem, ko mēs paši sev šajos iedomātajos maisos pildām iekšā ikdienā, paņemot no apkārtējiem cilvēkiem. Mums ir jādomā par saviem stresa ankuriem, mums tie ir mērķtiecīgi jāplāno, jāveido saraksts un pie šī saraksta jāpieturās, lai stresa smagums mums uz pleciem neuzkrātos. 3. 4 pīlāri, uz kuriem balstās mūsu ikdienas aktivitātes, kas var palīdzēt atbrīvoties no uzkrātā stresa un spriedzes. Miegs, uzturs, kvalitatīva atpūta un kustības. Paskatīsimies mazliet uz katru no tiem. Līdzībās runājot, tieši miegs ir tas mūsu vārdsargs, kas pasargā mūs no dažāda veida stresoriem un uzbrukumiem. Vai varbūt aptiekas līdzībās mēs varam runāt par šo te plastikāta barjeru, kas mums ir priekšā un mūs mazliet sargā no tā, kas otrā pusē varētu būt potenciālais apdraudējums, vīrusa vai kādā citā formā. Veselam pieaugušam cilvēkam būtu nepieciešams 7 līdz 8 stundas miega. Cik daudz guļat jūs? Cik daudz jūs guļat dziļā, pamatīgā miegā? Tajā miegā, kas atjauno, kas palīdz mūsu imūnsistēmai, kas veicina mūsu kognitīvās spējas un emocionālo labbūtību. Reizēm mēdz salīdzināt, un arī pētījumi miega laboratorijās rāda, ka, ja cilvēks ir gulējis tikai 4 stundas naktī, tad nākamajā dienā viņa spējas, kognitīvās spējas ir pielīdzināmas tam, kā būtu izdzertas 6 alus pudeles. Vai jūs nāktu uz darbu šādā stāvoklī? Šī līdzība, protams, rāda miega nepieciešamību, to, kāpēc tas mums ir tik ļoti svarīgs. Kā mēs varam panākt šo veselīgo miegu? Pirmkārt, mums ir jādomā par vidi mums apkārt. Un to var darīt ar krāsām. Gaiss, skābeklis mūsu guļamistabā, skaņas visapkārt. Klusumā aizmigt mums ir vieglāk. Tekstils, tātad kā ir uzklāta mūsu gulta. Tās ir pirmās lietas, pašas primārās, kas mums var palīdzēt uzlabot vai sākt uzlabot sava miega kvalitāti, apzinoties, cik tas ir nozīmīgs stresa vadībā un emocionālajiem līdzsvaram. Tāpat miega kvalitātes uzlabošanai mēs nedrīkstam novērtēt par zemu savu diētu, tātad uzturu, ko mēs ēdam. Piemēram, aminoskābe triptofāns ir tā, kas veicina serotonīna izdalīšanos, kas savukārt ir ļoti būtisks priekšvēstnesis, lai izstrādātos miega hormons melatonīns. Kas tad ir vielas lietas, kas mums ir jāēd labākam miegam? Tītara gaļa, sēklas, rieksti. Tas ir tas, kas mums var palīdzēt aizmigt un efektīvāk atpūsties. Tāpat ļoti būtisks ir arī kustību moments. Kustības pirms miega. Cik daudz mēs vingrojam, kādas ir mūsu aktivitātes, jo tieši miers vai zema fiziskā aktivitāte pirms miega ir ļoti būtiska, lai mēs varētu aizmigt un ķermenis labāk atpūstos. Arī uzturs, jeb tas, ko mēs ēdam un kā mēs ēdam, var ietekmēt mūsu stresa līmeni un to, kā tas mainās atkarībā no apēstā, no tā, ko mēs ikdienā savā uzturā patērējam.
Paraugoties uz šo vizualizāciju, mēs redzam būtiskākās lietas, kam jāpievērš uzmanību, domājot par uzturu kā stresa vadības vienu no faktoriem. Domājam par kafijas patēriņu, par našķošanos, par tādu nesaprātīgu našķošanos, ātrajām diētām. Domājam arī par ūdeni, par šķidruma uzņemšanu organismā, ātrajiem ēdieniem, jeb fast food, par regulāru ēdienreižu plānošanu un arī cukura uzņemšanu, jo, kad mēs runājām par stresu un stresam nepieciešamo enerģiju, tātad, ko pieprasa mūsu ķermenis, tad mēs runājām, kā organisms izstrādā cukuru, pieprasa cukuru, lai būtu enerģija cīnīties ar apdraudējumu. Bet tā ir ātrā, izlaicīgā enerģija, kas nedod ilglaicīgu rezultātu un ieved mūs tādā kā pastāvīgā nebeidzamā lokā, kur ir pieprasījums pēc cukura, enerģija, patēriņš. Atkal pieprasījums pēc cukura, enerģija, patēriņš. Tātad domājam par to, kā un cik daudz mēs patērējam saldumus. Trešais faktors – kustības, jeb veselā miesā vesels gars. Ar savu fizisko aktivitāti mēs arī organismam palīdzam cīnīties ar stresu, no stresa atbrīvoties. Arī, kad es runāju par stresa ēnkuriem, es pieminēju šo te fiziskās aktivitātes nepieciešamību, lai atbrīvotos no uzkrātā stresa. Stresam ir jābūt, protams, saprātīgam, pārdomātam, atbilstošam savam ķermenim un savām ikdienas aktivitātēm. Tā var būt 20 minūšu pastaiga, kas arī ir ļoti efektīva. Tieši staigāšana mūsdienu cilvēkam ir viena no būtiskākajām aktivitātēm. Tāpēc es noteikti aicinu, izmantojiet mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas, piemēram, skaitīt ikdienā jūsu soļus, nostaigāto attālumu. Domājam par to, ka ja es sēdēšu un domāšu par savu problēmu, tā būs tendence eskalēties, bet ejot, kustoties, tā kustība mums palīdz vēdināt emociju, neeskalēt iekšēji, jo ķermenis paralēli darbojas arī fiziski. Svarīgākais kustību aspektā ir atcerēties šo mērenību un atbilstību savam ķermenim. Arī meditācija tiek uzskatīta par ļoti būtisku vai ievērojamu kustēšanās veidu, kā stresu novadīt, kā palīdzēt savam ķermenim atbrīvoties, tātad caur prātu un ķermeni atbrīvoties no uzkrātās spriedzes. Un arī elpošana, redzējāt arī stop metodē tiek runāts par elpu, par elpas aizturēšanu, par dziļu elpu, kā tas ir arī jogā. Arī elpošana mums var palīdzēt nomierināties, atceramies simpātisko un parasimpātisko nervu sistēmu. Mums var palīdzēt nomierināt šo te satraukto emociju, satraukto ķermeni. Un ceturtais, un iespējams vissvarīgākais šajā stresa vadības pamat elementu, 4 bāzes elementu līdzsvara plaknē ir kvalitatīvā atpūta. Un kvalitatīva atpūta, tas nozīmē patiešām pēc būtības atbrīvot savu prātu, ķermeni un emocijas, atpūšoties no darba, no spriedzes, no tā, kas ir galvenie stresa cēloņi mūsu ikdienā. Kvalitatīvu atpūtu mēs katrs varam definēt citādi, taču ir ļoti svarīgi, lai mēs justu, ka jā, es šobrīd atpūšos tā, ka mans ķermenis un mans prāts varēs būt atjaunoti pēc šīs atpūtas. Iedomāsimies kaķi. Vai varat iedomāties, kā atpūšas kaķis? Nu, patiešām no sirds. Tā, ka mēs redzam, ka ir pilnīgs atslābums. Katram no mums ir jāmeklē, kas ir manas kvalitatīvās atpūtas priekšnosacījumi. Šī kvalitatīvā atpūta ir ne tikai jāierauga, bet arī mērķtiecīgi jāplāno un tajā jādodas
atslēgties no ikdienas un savu stresu vēdināt. Atskatieties un padomājiet, kas no 3 pieminētajām stresa vadības metodēm jums šķiet vispiemērojamākais jūsu ikdienā. Stop metode, stresa ankuri vai 4 svarīgie pīlāri. Kurā no šīm metodēm jūs redzat visefektīvākos uzlabojumus, kurus jūs savā ikdienā varat ieviest tūlīt no rītdienas?